turpinam risināt 23. gada pirmās daļas uzdevumu un esam pie analītiskās ģeometrijas. 11. uzdevums. Koordinātu plaknē doti vektori. Viss ir uzzīmēts, viss ir apzīmēts. Pirmais jautājums. Kura no vienādībām ir patiesa? Manā gadījumā ir aplikta atbilde A, ka vektors V ir vienāds ar vektoru U mīnus Z. Ko nozīmē mīnus Z? Tas nozīmē, ka vektoru Z ir jāpagriež pretējā pusē, tātad skatījās pa labi, skatīsies pa kreisi. Un šeit tiešām darbojas vektoru trīsstūra saskaitīšanas likums attiecīgi. Tātad iet viens vektors, otrs vektors sākas tur, kur beidzās pirmais, un šo vektoru summas vektors arī sāksies tur, kur pirmais sākās, un beigsies tur, kur otrais beidzās. Ja? Tāpēc tiešām tas ir pareizi. Paskatīsimies, kāpēc, pieņemsim, neder kāds cits. Kāpēc neder V vienāds Z mīnus U? Attiecīgi V ir tas pats, Z netiek mainīts, un U attiecīgi ir ar mīnusa zīmi, tas nozīmē, ka viņi pagrieza to U pretējā virzienā. Un kas mums sanāk? Z sākas šeit, beidzas šeit. U mīnus U sākas šeit, beidzas šeit. Ja? Un summas vektors sākas tur, kur pirmais beidzās. Galīgi ne trīsstūra likums, ja mēs nekad tā neesam darījuši, viss nepareizi. Tātad vēlreizi jums uzzīmēšu trīsstūra likumu. Tātad ir viens vektors. Otrajam vektoram noteikti jāsākas tur, kur pirmais beidzās. Un ja jūs gribat šos vektorus saskaitīt, tātad būs šāds te summas vektors. Sākas tur, kur pirmais sākās, un beigsies tur, kur otrais beidzās. Tikai tā un nekā savādāk. Ja? Tikai tā un nekā savādāk. Ja jums, teiksim, rodas tāda situācija, ir jāsaskaita A un mīnus B, pieņemsim mīnus B, ja? Tad, lai jūs varētu šo te darbību izpildīt A mīnus B, jums to vektoru mīnus B ir jāpārnes paralēli. Jums ir jāsaprot, ka jūs tos vektorus drīkstat brīvi telpā pārvietot, bet galvenais nemainīt viņu ne virzienu, ne garumu. Ja? Un tagad man ieslēdzas tas trīsstūra likums, kur viens sākās beidzās, otrs te sākās beidzās, un tad summas vektors būs šajā gadījumā A vektors mīnus B vektors. Otrais punkts. Vektora V koordinātas ir. Mēs tās skaitīsim par rūtiņām. Mēs apstāsimies tur, kur ir šī vektora sākuma punkts, un sākumā nosauksim X koordinātu. Lai nosauktu X koordinātu, mums jāiet pa labi vai pa kreisi, bet mēs iesim tajā virzienā, kur ir šī vektora gala punkts. Attiecīgi man ir jāiet pa kreisi, lai es varētu nonākt pie gala punkta. Ja es iešu pa labi, es nekur neiziešu. Tāpēc es eju pa kreisi un skaitu rūtiņas. 1, 2, 3, 4. Šeit apstāšos, tāpēc, ka šeit ir gala punkts. Un tā kā es gāju pa kreisi, tāpēc vērtība būs mīnus 4. Tālāk es iešu un skaitīšu pa Y-kasi. Pa Y-kasi es varu iet uz augšu vai uz leju. Tā kā vektora gala punkts ir tur augšā, tāpēc es iešu uz augšu. 1, 2, 3, 4. Tā kā es gāju uz augšu, ja par to pašu virzienu, uz kuru iet tas Y, tāpēc būs plus 4. Un trešais punkts, vektora V modulis ir, lai aprēķinātu vektora V moduli, jeb garumu, mums ir jāpaņem formulu lapa, tur, kur ir vektori plaknē, un jāatrod šāda te formula. Ko nozīmē AX un AY? AX un AY kāreiz ir vektora koordinātas. Tātad, mūsu gadījumā tas ir V vektors, nevis A. Rakstām, X koordināta bija mīnus 4 kvadrātā, Y koordināta bija 4 kvadrātā. Saskaitām un izvelkam sakni. Tātad mīnus 4 kvadrātā, tas ir mīnus 4 reiz mīnus 4 ir 16. Plus 16, no tā visa ir jāizvelk sakne, sanāk, ka 16 plus 16 ir tas pats, kas 2 reiz 16.
Un no 16 var izvilkt sakni, tas būs 4, un no 2 nevar, 2 paliks zem saknes. Tāpēc arī tāda atbilde. Attiecīgi skatieties, ja jūs nepareizi atbildat uz 11,2 punktu, jums arī neieskaitīs 11,3 punktu. Ja? Tāpēc esat ļoti, ļoti uzmanīgi. Par rūtiņām skaidīt, es domāju, jau visi mākam. 12. Koordinātu plaknē doti punkti R un F. Nosaki vienādojumu taisnai RF un uzraksti to formā y vienāds kā x plus b. Šeit atkal ir jāizmanto formulu lapa un jāatrod sadaļa taisnes vienādojums un jāatrod formula x mīnus x1, x2 mīnus x1 vienāds y mīnus y1, y2 mīnus y1. Tātad tā ir pati pirmā formula pie taisnes vienādojuma. Un, attiecīgi, x1 tas ir pirmā punkta x koordināte, x2 otrā punkta koordināte, y1 un y2. Kurš jums būs pirmais punkts, kurš jums būs otrais punkts, galīgi nav no svara. Galvenais, tur, kur ir x1, tur būs x1, tur, kur x2, tur x2. Visu savietojam, saucējos izpildām matemātiskās darbības. Un tālāk izmantojam proporcijas īpašību. Tas nozīmē, ka sareizinām šos te abus un sareizinām šos te abus. Ja? Bet reizinot lūdzu ņemam vērā, ka ar 2 ir jāreizina gan x, gan 3, ar 8 ir jāreizina gan y, gan 2. Tātad sareizinot to visu, mēs to pielīdzinām. Ja? Tātad šo diagonāli pielīdzinām šai te. Un iegūstam tātad lineāru vienādojumu ar 2 nezināmajiem, un mums no šī vienādojuma ir jāizsaka y, jo prasa uzrakstīt vienādojumu šādā formā. Ja izdarām visu tā, lai kreisajā pusē paliek y, pie y atbrīvojamies no koeficienta, izdalot abas puses ar mīnus 8, mīnus 2 dalot ar mīnus 8 būs 2 astotdaļas, saīsinot 1 ceturdaļa. Ja? 10 dalot ar mīnus 8 būs mīnus 10 astotdaļas, saīsinot mīnus 5 ceturdaļas. Otrais punkts. Nosaki vienādojumu taisnei, kas paralēla taisnei RF un iet caur punktu K. Šādus uzdevumus mēs esam vairākas reizes risinājuši. Tātad, pirmkārt, pie formulu lapā, pie sadaļas taisnes vienādojums. Jums ir attiecīgi tādas pēdējās 3 rindiņas. Taisnes y un y ir paralēlas, ja K1 vienāds ar K2. Attiecīgi, ja taisņu virziena koeficienti ir vienādi, tad taisnes ir paralēlas. Tas nozīmē, ka, lai uzrakstītu otras taisnes vienādojumu, jums arī ir jāizmanto šāds taisnes pieraksts ar virziena koeficientu. Zinot, ka koeficientiem jābūt vienādiem, jūs saprotat, ka otrās taisnes koeficients arī būs 1 ceturdaļa, tātad jūs rakstāt te 1 ceturdaļa. Jūs to varēsiet ievietot šeit kā vietā. Un zinot, ka jūsu tā meklētā taisne iet caur punktu 0, 1, tas nozīmē, ka x vietā jūs varat ievietot koordinātu 0 un y vietā 1. Re, kur es to arī visu izdaru. Un no šejienes tiek aprēķināta b vērtība. Un tagad jūs zinat, ka k, ja virziena koeficients ir 1 ceturdaļa un b ir vienāds ar 1, jūs saliekat šajā sākotnēji uzrakstītajā izteiksmē k un b. Un jums sanāks skaists taisnes vienādojums. 13. Dots vienādojums. Viens no dotā vienādojuma atrisinājumiem ir skaitlis. Kā jūs varat rīkoties, lai atbildētu uz šo jautājumu? Jūs varat paņemt, pieņemsim, skaitļu pāri, kas ir dots A punktā, un ievietot to šajā izteiksmē. Attiecīgi, x mums ir mīnus 2, y mums ir 3. Ievietojam. Tātad sanāk mīnus 6 plus 8, sanāk mīnus 12 plus 8 ir mīnus 4, kas nav vienāds ar 0, bet mums bija dots, ka vienāds ar 0, ja? Un tā jūs varat pārbaudīt katru vērtību, līdz atradīsiet, ka 3 reiz 2
mīnus 2 reiz 7 plus 8 ir 6 mīnus 14 plus 8 ir 0. Ja? Tāpēc atbilde C jums der. Tas ir visvienkāršākais veids, kā jūs to varat izdarīt. Otrais punkts. Nosaki vēl vienu dotā vienādojuma atrisinājumu. Nu, tagad ir jau tā kā nopietnāk, pie tā ir jāpienāk. Lai noteiktu, teiksim, vēl vienu atrisinājumu, izdevīgi ir atrast šī vienādojuma vispārīgo atrisinājumu. Un šim nolūkam mēs no šī vienādojuma izsakām jebkuru mainīgo, vai nu x, vai nu y. Kā jūs redzat, es izsaku x. Tas nozīmē, sākumā es atstāju kreisajā pusē 3x, visu pārējo pārnesu pa labi, mainot zīmes, atceramies. Tad atbrīvojos no trīnieka, izdalot visu ar 3. Sanāk, kā y tagad x man ir atkarīgs no y, un attiecīgi izvēloties jebkuru y, ievietojot to šajā izteiksmē, es iegūšu arī x. Nu, piemēram, ja y vietā es paņemšu mīnus 2, ievietošu to šajā izteiksmē, es iegūšu, ka x ir mīnus 4. Tāpēc vēl viens no atrisinājumiem ir mīnus 2 un mīnus 4. Ja? Šeit es jums parādu, ka tikpat labi varētu izteikt arī y. Ja? Un tādā veidā, ņemot vērā, paņemot jebkuru y un ievietojot to šajā izteiksmē, jūs varat dabūt bezgala daudz atrisinājumu. Ja jums, pieņemsim, šādā uzdevumā palūgtu atrast nevis vēl vienu atrisinājumu, bet atrast pilnīgi visus atrisinājumus, tad jums būtu jārīkojas pilnīgi tāpat, ja? Līdz šai vietai. Jums būtu jārīkojas lūk šādi, un atbildē būtu jāpieraksta, ka tātad y jūs paņemat jebkuru, bet x vietā jūs paņemat mīnus 8 plus 2y dalīt ar 3. Lūk. Un tā ir universāla atbilde. Tas nozīmē, ka y jūs ņemat jebkuru, bet x atrisināt balstoties uz izvēlēto y. Trešais punkts ir tas, paskatieties, es nepaskatījos. Tas, ko es jums tikko pastāstīju, tika prasīts 3. punktā. Nosaki dotā vienādojuma visu atrisinājumu kopu. Tikko izstāstīju, kā to dabūt. 14. uzdevums. Telpa. Dots taisnstūra paralēls kalnis, kur ir dotas punkta A koordinātas 0, 0, 0 un punkta H koordinātas 4, 5, 3. Tātad pa x asi 4, pa y asi 5 uz šejieni un pa z asi 3 uz augšu. Nosaki attālumu no virsotnes G līdz skaldnei EFAD. Tātad kur mums ir G un skaldne EFAD. Tas nozīmē, ka mums ir jānosaka lūk šis te attālums. Attiecīgi, tā kā tas ir paralēls skaldnis, pretējās malas ir vienādas, mēs zinām, kā punkta H koordināta šajā te gadījumā pa y asi ir 5, kur pa y asi 5, tad arī G punkta koordināta būs 5. Tālāk, nosaki punkta G koordinātas. Mēs redzam, ka punkts G, tā kā atrodas virs tās y as, viņš nav pavirzījies uz šo te x as pusi bultiņu, tas nozīmē, ka pa x asi viņam koordināta ir 0, viņš neiziet uz šo te pusi. Tālāk, pa y asi mēs jau redzam, ka tur ir 5, un pa z asi ir 3, tāpēc 0, 5, 3. Tālāk, nosaki diagonāles AH, tātad kur ir diagonāle AH, tā ir pilnīgi tā garākā paralēls skaldņa diagonāla iekšā. Viduspunkta M koordinātas. Tas ir pavisam vienkārši, zinot H punkta koordinātas, mums tās ir jāizdala ar 2. Tātad 4 dalīt ar 2, 5 dalīt ar 2 un 3 dalīt ar 2. 15. uzdevums. Kurā no atbilžu variantiem attēlots cilindra aksiāls šķēlums? Atceramies, ka aksiāls šķēlums ir tas šķēlums ar plaknim, vai arī ne cilindra aksiāls šķēlums, tas pats varētu būt arī konus aksiāls šķēlums, ir šķēlums, kurš iet no augšas
līdz apakšai caur centru. Ja? Tātad pilnīgi caur centru. Šeit arī kā iet no augšas līdz apakšai šķēlums, bet ne caur centru, tāpēc neder. Pareizā atbilde ir A. 16. No punkta B pret plakni alfa novilkts perpendikuls BD. Slīpnes BA un BC. Dots, ka leņķis BCA ir 90 grādi. Leņķis, ko BA veido ar plakni alfa, ir BAD. Kāpēc? Kāpēc ne BAC? Tāpēc, ka leņķis starp taisni un plakni ir leņķis starp šo taisni un šīs taisnes projekciju dotajā plaknē. Attiecīgi, ja BD ir perpendikuls, BA ir slīpne, un DA ir šīs slīpnes projekcija, kas atrodas plaknē alfa. Tāpēc leņķi mēs nosakām tieši šajā vietā. Nākamais punkts. Taisne AD neatrodas vienā plaknē ar kuru tad taisni. Protams, ka BC. Protams, ka BC. Jums ir jāiztēlojas, ka šis te BC ir nedaudz uz mūsu pusi pavirzīts, ja? Un viņa nekādā veidā nekrustojas. Kaut gan pēc zīmējuma tā tas neizskatās. Un trešais punkts papildina doto zīmējumu un nozīmē perpendikulu no punkta D pret taisni AC. Pamato, ka novilktais nogrieznis un taisne AC veido 90 grādi. Šeit ir jāatceras, var arī atrast formulu lapām, to mūsu populāro triju perpendikulu teorēmu, jeb TPT. Tātad, ja slīpne veido taisnu leņķi ar kādu taisni, mums bija dots, ka BC ir perpendikulārs pret AC. Jā, tas bija dots, kur BCA ir 90 grādi. Tātad, ja slīpne veido taisnu leņķi ar kādu taisni, tad arī šīs slīpnes projekcija veidos ar šo pašu taisni perpendikulāru leņķi. Viss, tas tā arī bija pateikts. Un otrādāk, ja projekcija veido ar kādu taisni perpendikulu, jeb ir perpendikulāra kādai taisnē, tad arī šīs projekcijas slīpne būs perpendikulāra tai pašai taisnei. 17. Konus. Konusa veidules garums ir 61. Ja? Veidule tas ir SA vai SB. Bet augstuma garums ir 60. Tātad SO aprēķina konusa pilnas virsmas laukumu. Lai aprēķinātu pilnas virsmas laukumu, mums ir vajadzīgs S-sānu formulu lapā, tas ir PRL un S pamata. Bet pie konusa S pamatu jūs neatradīsiet, bet ja jūs uzmanīgi paskatīsieties, jūs sapratīsiet, ka konusa pamats, tas ir riņķis. Tāpēc pamata laukumu ir jāskatās pie riņķa formulām, tātad S riņķim. Ja? Un šīs te divas formuliņas man jau ir uzrakstītas. Mēs redzam, ka, lai aprēķinātu pilnas virsmas laukumu, mums ir jāzina rādijus. Un, protams, rādijus tas ir AO garums. Un, lai to aprēķinātu, mēs izmantosim populāro Pitagora teorēmu. Tātad Pitagora teorēma, priekš šī trīsstūra skanētu pieņemsim šādi. Hipotenūza, tātad AS kvadrātā vienāds. Viena katete kvadrātā, jeb AO, plus otra katete kvadrātā. Tā kā man hipotenūza ir zināma, viena katete ir zināma, no šejienes man ir jāizsaka AO. Tas nozīmē, ka AO kvadrātā ir vienāds ar AS kvadrātā mīnus OS kvadrātā. Attiecīgi, ja es gribu atbrīvoties no kvadrātiem, man ir jāizvelk kvadrātsakne. Ja? Tātad, ja nav kvadrāta, tad izvelkam kvadrātsakni. Kur tas man arī uzrakstīts. AS, tas ir 61 kvadrātā, OS, tas ir 60, tātad mīnus 60 kvadrātā.
sanāk sakne no 121, kas ir 11. Tātad to visu uz kalkulātoru. Ievietojam R vietā 11, L vietā 61. Jā, tikai nepazaudējam pi, bieži vien par šiem te pi aizmirst, un arī neizmirstam mērvienības centimetri kvadrātā. 18. Dota regulāra trīsstūra prizma. Ko nozīmē regulāra trīsstūra? Tas nozīmē, ka pamatā ir regulārs trīsstūris. Visas malas ir vienādas, un šīs te arī. A1C 16 sakne no 3. Leņķis A1C 60 grādi. Aprēķini prizmas tilpumu. Lai aprēķinātu prizmas tilpumu, ar to jūs parasti arī varat sākt. Jums jāatrod prizmas S pamata, tātad pamata laukums, un jāreizina ar augstumu. Bet kā atrast prizmas pamata laukumu, to jūs formulu lapā konkrēti pie prizmas neatradīsiet. Kāpēc? Tāpēc, ka prizmai pamatā var būt jebkādas figūras. Jums ir uzmanīgi jāpadomā, kāda tad figūra ir jūsu prizmas pamatā. Vēlreiz pārlasiet uzdevumu regulāra trīsstūra prizma. Tas nozīmē, ka pamatā jums ir regulārs trīsstūris. Tāpēc jums ir jāiet pie formulām, kur ir dots regulārs trīsstūris. Un tur jums ir formula. Viņa man te ir otrajā, ir uzrakstīta, jā, bet es uzrakstīšu šeit. Tātad regulāra trīsstūra S ir A kvadrātā, reiz sakne no 3, dalīt ar 4. Tātad tas nozīmē, ka jums ir jādabū malas garums. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt jums būs jādabū arī augstums. Ok, strādāsim ar leņķiem un attiecīgi hipotenūzu. Tāpēc būs vajadzīgas trigonometriskās sakarības. Un es sāku ar sīnusu. Sīnus 60 grādiem, tas ir pretkatete, jeb AC, dalīt ar hipotenūzu A1C. Tātad visu ievietoju, kas man ir. Sīnus no 60 grādiem, tas ir sakne no 3 dalīt ar 2. To no vienības riņķa nolasām. Pēc proporcijas īpašības sanāk, ka AC ir vienāds ar šo te divu skaitļu reizinājumu un dalot ar šo te atlikušo skaitli. Ja gūstam, kā AC ir 24. Tālāk jūs varat rīkoties divējādi. Es te jau otrajā punktā aprēķinu to laukumu, jo es esmu dabūjusi malas garumu. Jā, tātad es izmantoju lūk šo te formulu, ievietoju A vietā 24. Bet tālāk jums ir jāaprēķina augstums, jebkurā gadījumā, lai aprēķinātu tilpumu. Un jūs varat rīkoties divējādi. Pirmkārt, jūs varat izmantot tās pašas trigonometriskās sakarības, kā daru es, un nosakot augstumu ir jālieto kosinus, jo kosinus tas ir piekatete dalīts uz hipotenūzu. Vai arī jūs varat lietot Pitagora teorēmu. Šajā gadījumā, lietojot Pitagora teorēmu, jums sanāktu, ka AA1, tas ir 16 sakne no 3 kvadrātā mīnus 24 kvadrātā. Būtu jāsanāk 8 sakne no 3. Tātad esam dabūjuši S pamata, esam dabūjuši augstumu, AA1 ievietojam tilpumu formulā un aprēķinam tilpumu. Un atkal neizmirstam pār mērvienībām. Ja nebūs mērvienību, jūs zaudēsiet iespējams šo te simbola punktus. 19. uzdevums. Trigonometrija. Dotajā vienības riņķī attēlo pagrieziena leņķi alfa, kas ir vienāds ar mīnus 5 pi dalīt ar 4. Lai to izdarītu, visērtākais tomēr ir pāriet uz grādiem. Un atceramies, ka pi tas ir 180 grādi. Tātad es ir ievietoju šajā izteiksmē pi vietā 180 grādus, sareizinu, izdalu, saīsinu, kā jums ir ērtāk, un iegūstu, ka tie ir mīnus 225 grādi. Ko nozīmē mīnus? Mīnus nozīmē, ka būs jāiet lūk tajā virzienā. Ja? Tātad šeit man ir mīnus 90, mīnus 180, ja? Un vēl jāpieskaita mīnus 45. 45 tas ir pusīte no visa sektora. Attiecīgi precīzi pa pusei sadalām šo te sektoru un atliekam šo te staru
kurš mums arī parāda to leņķi. Un obligāti uzzīmējam šo lociņu. Kas notiks, ja jūs šo lociņu neuzzīmēsiet? Tad vērtētājiem nav skaidrs, par kuru leņķi jūs domājāt. Par šo leņķi vai par šo leņķi? Ja? Tāpēc lociņam noteikti jābūt. Tas parādīs precīzo atbildi. Nākamais. Nosaki, kurš no apgalvojumiem ir patiess. Ja nepieciešams, izmanto leņķa attēlojuma vienības riņķi. Tagad ja jūs esat pareizi uzzīmējuši šo te leņķi, jums ir jānovērtē, kas tad ir lielāks, kosinus vai sīnus no šī te leņķa. Lai to izdarītu, jums ir jāatzīmē, kur atrodas kosinusa vērtība un kur atrodas sīnusa vērtība. Kosinus, tas ir x-as, tāpēc no šīs te vietiņas, kur stars nogrieznītis krusto riņķa līniju, jūs ejat uz x-asi. Un saprotat, ka tā vērtība atrodas kaut kur šeit. Tātad, ja šeit ir 1, šeit ir -1, šeit ir 0, saprotam, ka kosinus ir negatīvs no šī leņķa. Bet sīnus savukārt, tā ir y-as, un mēs ejam no šī te punktiņa uz y-asi, un saprotam, ka sīnus no šī leņķa būs šeit. Nu, attiecīgi šeit y-am ir 1 sīnus, un šeit ir -1, tātad tas ir pozitīvs. Jā? Tātad mēs saprotam, ka šajā gadījumā tas ir negatīvs, un šajā gadījumā tas ir pozitīvs. Jebkurā gadījumā sanāk, ka sīnus no šī leņķa ir lielāks nekā kosinus no šī leņķa. Nu, rekur tas arī man ir atzīmēts B punktā. 20. uzdevums. Viena no vienādojuma saknēm ir. Tātad ir jāsaprot. Sīnus no cik grādiem ir 1. Lai to noteiktu, jūs droši varat izmantot trigonometrisko vienības riņķi. Atcerēties tātad, ka sīnus tā ir y-as un vieninieks ir šeit. Šajā gadījumā tātad ir 90 grādi, lūk šeit. Sanāk, ka x plus 30 jābūt 90. Izskaitļojot, sanāk, ka x-am jābūt 90 mīnus 30, 70 grādi ir. 21. dots, kā vienādojums aprēķini, ar ko vienāds kosinus x. Un super ir tas, ka nevajag arī vēl pateikt, ar ko ir vienāds x. Tā kā šeit ir kosinus kvadrātā, vienkārši kosinus, tad noteikti jālieto substitūcijas metode, ar kuras palīdzību mēs to funkciju kosinus x aizvietojam ar kaut ko vienkāršāku. Pieņemsim ar burtu t. Un sanāk, ja bija kosinus kvadrātā, tad būs t kvadrātā. Ja bija vienkārši kosinus, tad būs t. Tātad 2t kvadrātā plus t mīnus 1 vienāds ar 0. Redzam, ka tas ir pavisam vienkārši kvadrāta vienādojums, kuru risinam ar diskriminantu, atrodam t vērtības, bet atceramies, ka mums vajadzēja atrast, ar ko ir vienāds kosinus x. Tāpēc šīs te atrastās t vērtības mums ir jāievieto atpakaļ tur, kur tās pirmo reizi parādījās. Attiecīgi kosinus x vienāds ar 0,5 un kosinus x vienāds ar -1. Ja vajadzētu vēl tālāk atrisināt un pateikt, ar ko tad vienāds x, mēs rakstītu, ka, ja kosinus x ir 0,5, jeb 1/4, vienības riņķa līnijā mēs atrastu uz x-as 1/4 un pateiktu, ka tas ir no 60 grādiem, ja? Ka tas ir no 60 grādiem. Bet kosinus ir vienāds ar -1 no no 180 grādiem. Īstenībā tur ir daudz vairāk to vērtību, ja? Bet es jums rādu tikai skaidroju, kā atrast vismaz vienu vērtību. Bet šajā gadījumā to pat neprasījam. 22. uzdevums. Dots grafiks funkcijai 2 sīnus. Nosaki funkcijas mazāko vērtību. Lai noteiktu mazāko vērtību, atrodam viszemāko grafika punktu, ja, un paskatāmies, cik tad ir y šajā te punktā, -2. Salīdzini pēc lieluma izteiksmju skaitliskās vērtības, izmantojot grafiku. Tātad atrodam uz x-as pi dalīt ar 3, rekur. Aizejam, mēs jau mākam darīt, no x aizejam uz grafiku, no grafika uz y.
4π dalīt ar 3. 4π dalīt ar 3 ir šeit, ejam uz grafiku un saprotam, ka mēs nonākam mīnusā. Attiecīgi funkcija no π dalīt ar 3 ir lielāka nekā funkcija no 4π dalīt ar 3. Nākamais punkts. Dotajā koordinātu sistēmā plaknē, uzzīmē grafiku funkcijai sinus x plus π dalīt ar 3. Tātad, ko mēs pamanām? Kādu sakarību? Kādu grafiku mums ir jāuzzīmē? Mums ir jāuzzīmē pilnīgi to pašu grafiku, praktiski, rekur. Ja, tikai mūsu grafiks, dotais grafiks bija reizināts ar 2, bet mūsu nav nekāda reizinātāja. Tas nozīmē, ka mūsu zīmētajā grafikā katrai y vērtībai jābūt 2 reizes mazākai. Ja? Tātad, ja šeit y bija 2, tātad būs 1. Nu, tur, kur bija 0, tur arī būs 0. Ja? Tur, kur bija 1, bija jābūt 0,5. Pašai nevisai precīzi uzzīmēts. Ja? Tātad, kur šeit bija 1, 0, mīnus 0, mīnus 2, mīnus 1. Nu, jā, iespējams zīmēju tā nevisai skaisti. Tātad, katru y vērtību, lūk, tā būs skaistāk, mēs izdalām ar 2. X-us nemainām, x pilnīgi nemainās, x paliek tie paši, bet y vērtība samazinās 2 reizes. Ja, pieņemsim, mums vajadzētu uzzīmēt ne tādu grafiku, bet lūk šādu 2 sinus x plus π dalīt ar 3 mīnus 1. Ko tad mēs darītu ar grafiku? Mēs viņu pārbīdītu par vienu vienību uz leju. Tas nozīmē, ka katru y vērtību mēs atver pilnīgi katru vienu vienību zemāk. Ja, ja būtu plus 1, vienu vienību augstāk. Viss ir elementāri, visu esam darījuši.